Sveiki, sveiki, superīgie kripto draugi, un šī jau būs 6. reize, kad mēs nesam jums kaut ko unikālu, kur jūs faktiski ar garantiju varat saņemt jaunu kripto tokenu un pēc tam pārdot ar peļņu to biržā, ja izdarat visu pareizi. Bet ja jums vajag vairāk informācijas un pierādījums, tad nākat šeit Kriptomanijas YouTube kanālā un apskatieties, šeit ir vesela sērija ar video, ko mēs esam jau rādījuši un izgājuši cauri šim visam procesam, kur mēs parādām gan kā to iegūt, gan arī, protams, rezultātus, ko mēs šeit Kriptomanijā ieguvām, un simtiem mūsu sekotāji šeit Latvijā un tūkstošiem sekotāju visā pasaulē ieguva peļņu pievienojoties šiem te projektiem. Tāpēc, ja esat šo skaraties pirmo reizi, laipni lūgti, ja darat to atkal, tad visu prātīgi un soli pa solī. Bet kas tas ir? Šis ir jaunais Binance Launch Pool ar Ethena tokenu, kurš iznāks drīz, pavisam drīz, un pirms tam visiem mums fantastiskajiem kripto draugiem, faniem, entuziastiem, vai arī tiem, kas sāk tikai par to interesēties, ir iespēja faktiski garantēti nopelnīt kripto, un mēs to darām ļoti profesionāli un ļoti labi jau ilgu laiku. Bet pirms tam, lai jūs varētu pievienoties, jums nepieciešams ir verificēts Binance biržas konts, jo tas, kur atradīsies šis te tokens un šī te iespēja. Un tāpēc vislabākais veids, kā pie tāda nokļūt, ir spiest uz linka zem šī te video un sekot līdzi arī video pamācībām, kas ir zem šī te paša linka, lai piereģistrētos. Ja? Tanī brīdī, kad jūs būsiet uzklikšķinājuši uz linka, jūs nonāksiet šādā te lapā, un viss jums ir jāsāk. Tad laipni lūdzu Binance, jūs varēsiet reģistrēties savu e-pastu, vai savu tālruņa numuru, vai varat izmantot Google kontu vai Apple kontu, kā jums ir ārtāk. Un faktiski iespēja, lai jūs varētu piedalīties un saņemt šos te jaunos Ethena tokenus un pēc tam viņus pārdot ar peļņu. Viss, kas jums būs jāizdara, ir tātad jāiesteiko vai nu Binance stabilā kriptovalūta, kas ir SUD, vai arī Binance esošā kriptovalūta, tas ir BNB. Un es jums parādīšu šo pasauli, kā to izdarīt. Tātad divas lietas jums ir nepieciešams. Tātad verificēts bezmaksas Binances konts, un verificēts nozīmē, ka nākamajā solī, kad jūs būsiet pieregistrējušies un apstiprinājuši savus datus, jums vienkārši vajadzēs iziet verifikāciju, kas ir standarta lieta, tas ir savs ID. Un tiklīdz jums ir šī pirmā līmeņa verifikācija iziet, jums būs iespēja piedalīties šajā brīnišķīgajā pasākumā. Un visu pēc kārtas. Tad nākamā lieta jums būs nepieciešams tātad iegādāties nedaudz kriptovalūtas vai daudz kriptovalūtas. Ja, tas ir atkarībā no jūsu stāvokļa un saprašanas par kripto. Ja jūs gribat tikai pamēģināt ar kaut ko nelielu, un atcerieties, ja, kad šeit mums visas pamācības ir šī video aprakstā, kā iegādāties kriptovalūtu, kā to nopirkt, ko ar to darīt un tādā veidā. Tā kā meklējiet visus linkus zem šī video. Jūs verificējat savu kontu. Šis jau, protams, ir mūsu Kriptomanijas, kā saka, demonstrācijas konts, kur mēs rādām visus savus mazās lietiņas, ko mēs darām šeit, caurspīdīgi. Kā jūs redzat, tad konts, tad šeit labajā kreisajā pusē ir sadaļa konts un identifikācija. Tas tur, kur jūs arī ejat un tā kā sevi identificējat. Šeit augšā, starp citu, labajā pusē var pārslēgt valodu, jo jums joprojām ir angļu valoda, var pārslēgt šeit uz latviešu vai krievu vai kādā vienalga jūs gribat skatīties. Un tad šis viss ir šeit ļoti ērti saprotams. Pirkt kriptovalūtu, nu kur vēl tiešāk tā rakstīsies šeit, pirkt kriptovalūtu, ja, tad jums ir vairākas iespējas, kā to nopirkt, un vieglākā, protams, tā ir ar bankas karti. Ja jūs to darat pirmo reizi, ja, tad summai vajadzētu būt zem 100 eiro. Principā tad jāpieredzēt savu karti un nopirkt. Dažas bankas var tā kā neatļaut jums pirkt ar karti, ja, tāpēc var izmantot citas iespējas, ko piedāvā šeit tātad arī Binance. Var iemaksāt tātad naudu pa tiešo šeit ar bankas pārskaitījumu, ja, tātad SEPA pārskaitījumu, tas gan atnāks 1 līdz 3 darbdienas laikā, ja, vai citu kādu metodi var izmantot šeit. Bet faktiski tā kā ļoti ērti. Un pats vienkāršākais tātad ir iemaksāt eiro, ja, un jūs varat arī tātad šeit eiro iemaksāt šajā te kontā, un pēc tam, kad jums būs šis eiro šeit iemaksās, tad jūs varat nākt šeit uz sadaļas, kas ir tirdzniecība, ja, un veikt šo te maiņu šeit zem maiņas sadaļas, maiņa un bloku tirdzniecība. Ja, tad tas ir tas ērtākais veids, kādā veidā. Kāpēc? Tāpēc, kad parasti bankas, ja jūs pērkat kaut kādu kriptovalūtu, viņi var tā kā iespringt uz to, ko jūs pērkat, bet jūs vienkārši ieskaitat eiro kaut kādā citā kontā, tad viss ir kārtībā. Nu, lūk, divi varianti, kas jums ir vajadzīgi, tad ir stabilā šī kriptovalūta, kas ir līdzvērtīgi dolāram, tātad FDUSD tā saucās, ja? To jūs izvēlaties, un tad jūs varat samainīt, ievadot šeit summu, ja? Cik jūs gribat vienkārši man šobrīd nav, tad jūs saņemsiet to FUSD, uzspiežat priekšskatījums, ja? Un apstiprināt to, man jau vienkārši šeit FUSD tur ir. Ja? Un savukārt, ja jūs gribat tā kā,
arī otru variantu izmantot, tas ir ar BNB. BNB, tas ir Binance esošā kriptovalūta, tad rakstīsiet šeit BNB. Un varat samainīt to pret BNB vai cik jūs tātad BNB gribat. Vienīgā atšķirības starp tātad dolāru, FTUSD un BNB ir, protams, tas, ja BNB zaudē kaut kādā laika posmā nākamajās dienās savu vērtību, tad tur var rasties kaut kāds tas saucamais likviditātes zaudējums. Bet kopsumā, kad tas ir paveikts, jums ir jūsu kriptovalūta, jūs nāksiet šeit, kur rakstīts ir vairāk, un jūs iesiet uz sadaļu, kur rakstīts ir Launchpad, Launch Pool. Ja? Un tad jūs atradīsiet tātad pašu svaigāko šo te ENA, ja, par ko mēs arī šeit runājām, un jums, kā es teicu, būs divas iespējas iesteikot vai nu šo te stabilo kriptovalūtu, FTUSD vai BNB. Abi šie fondi ir līdzvērtīgi. Vienīgā atšķirība ir tas, ka, ja jūs ieliekat stabilo kriptovalūtu, tas nozīmē, ka visu, ko jūs ieliksiet, jūs saņemsiet atpakaļ, plus tātad šīs te ENA monētas, ja, kas tiks tā kā jums par uzticību dāvinātas. Ja. Savukārt, jūs ieliksiet BNB, jūs saņemsiet BNB atpakaļ, tik jūs ielikāt, un ENA monētas. Atšķirība tā, ka šeit ir 20% pret 80%. Tātad, BNB saka, ka, ja jūs liekat šeit mūsu kriptovalūtu, tad mēs jums dosim vairāk šīs te ENA monētas. Ja? Bet, kā es teicu, bezriska variants pilnībā šis FTUSD, stabilā kriptovalūta plus šīs ENA. BNB ir atbilstoši tirgus cenai mainīga kriptovalūta, līdz to, ja BNB nākamajās dienās nokrītās, tad, teiksim, tajā sadaļā var rasties mazliet tā kā redzams zaudējums, bet, ENA monētas jūs iegūsiet jebkurā gadījumā. Tātad spiežam virsū. Jā, spiežam virsū un atvērsies šāds tā loks. Kas jums ir jāievēro, tātad šeit dotajā brīdī laiks līdz ieguvēja, kamēr es šo te filmēju, rādās 10 stundas 20 minūtes. Visdrīzāk, kad jūs šeit ienāksiet, skatot šo te video, te jau būs atskaites rādītās, cik ilgi līdz beigām ir palicis, kamēr mēs varam saņemt šīs te ENA monētas par šo te iesteikošanu. Ja. Launchpool darbojas pēc principa tādā veidā, tad ir šī te vietne, lai viņu popularizētu, ir kaut kāda, teiksim, kopiena, ja, tātad šeit jūs varat apskatīties uz vietni, uzspiest uz šo te vietni, atvērsies šī te vietni, varat lasīt, ja jums mākat angļu valodā apskatīties visu, kas ir. Šeit, protams, varat arī pasakot līdz viņu sociālajiem tīkliem, kas ir ļoti daudz. Šeit kopienai ir ļoti liels sekotāju skaits. Es nepatām, ka 121 000 sekotāju, citās sociālās mēdījos daudz nopietnas pasākums. Principā ļoti interesants projekts. Līdz ar to mēs droši vien pēc sapelnītos ENAS uzreiz nemazām nepārdosim. Ja, tā kā citās reizēs mēs mēģinām noķert uzreiz to tirgus augšupēju un pārdot uzreiz, bet jau vairākas reizes ir pierādījies, ka tā ir kļūdīga stratēģija, kad ir labāk viņus paturēt. Ja, tā kā citos projektos, kur mēs pēc tam vēlāk krietni vairāk varējām nopelnīt pārdodot šīs te uzdāvinātās mums monētas. Vispārējais tehniskā dokumentācija izpētiet un tā tālāk, un galu beigās, ja jums gribās šo visu noklausīties angļu valodā, kā tad šis Launchpool darbojās, te ir pats Binance skarams 2 minūtēs angļu valodā viņi arī pastāstīja, kādā veidā šis te darbojas. Principā es jums rādu sīki, smalki, detalizēti, ja tur tā ļoti vienkārši, ļoti ātri tiek izstāstīts. Ja, tā kā tādā veidā, kā redzat, šobrīd man šeit jau šajā steikiņa sadaļā FTU ir ieguldīti $5,975, kas ir labā lieta, tad jūs varat jebkurā laikā arī izņemt šo te naudu, parādīšu jums, kā tas darās, tad izņemsim maksimālo summu ārā. Izņemsim, ja, un kas nozīmē, tātad visu šī summa ir izņemta. Kāpēc es jums to rādu? Tāpēc, lai jūs saprastu, ka šī summa pēc jebkurā laikā, kamēr šis steikings iet, kas būs laikam pāris dienas tikai, ja šajā gadījumā var tikt atgriezt jūsu pamatkontā, ja jums šī nauda nepieciešama. Tad ejiet atpakaļ savu pamatkontu un tur šī nauda gaidīs. Ja? Un, ja jūs gribat tā ieguldīt, tad nākt vienkārši šeit ieguldīt steikingā, tad jūs esat samainījuši savu kriptovalūtu, šo FTUSD iegādājušies, ja? Un jūs gribat viņu ieguldīt, tad ierakstiet summu šeit, piemēram, ar cipariem, ja? Vai vienkārši uzspēdiet uz maksimumu, ja gribat visu ielikt, un šeit viņi tad arī parādīsies. Lūk, un tad, kad šis timeris sāks atskaitīt pašu steikingu, iegūs periods tātad 3 dienas, lūk šeit, ja, un tātad šeit sāks parādīties šīs te ENA atlīdzības monētas. Ja šī summa jūsējā šeit ir maza, tad, protams, šis cipariņš būs no šīs puses tā kā mazāks. Jo lielāks summa, protams, jo vairāk ieguldīsiet, jo vairāk saņemsiet. Kā redzat, šobrīd jau ir 471 miljonus ieguldīts, tā kā viss kārtībā mēs ejam pareizajā virzienā. Tas ir tas, kas stāv un gaida šo te pasākumu. Ja? Kopsumā šeit tiks sadalīt 83,333 ENA monētas katru stundu. Kāpēc ir BNB? Šis ieguldījums ir interesants, kas ir šajā pusē, tad BNB. Attiecīgi, šeit, kā redzat, šeit ir par 60% lielāka atdeva ENA monētās tiem, kas ieguldīs šos te BNB. Ja? Tā kā ar BNB ir jābūt prātīgam. BNB šobrīd cena, kā redzat, ir
tirgus cena atbilstoši, tieši tāda viņa arī ir šobrīd, tātad atkal ir uzkāpusi virs $600, ja, kas nozīmē, principā, ja šo dienu laikā, kad jūs iegādājaties, piemēram, BNB cena nokrīt, tad uz šīs cenas krituma starpību BNB zaudēt nedaudz vērtību. Ja. Tā ir tā atšķirība starp abām pusēm, bet es domāju, ka jūs to ļoti labi saprotat. Ja. Un atgriežties atpakaļ, tātad vēlreiz šeit caur vairāk launch pools vispār nevar nokļūdīties, ja visu darat pareizi, un visi linki tātad uz to, kā pareizi izveidot Binance kontu, pieregistrēšanās jums aizņems pāris minūtes, burtiski, ja, tātad pēc tam šī te verifikācija jaunam kontam aizņem arī neilgu laiku, ja jūs visi tur izdarat pareizi un nofotografēties un aizsūtat šo dokumentu pareizi, ja, tā kā viss ir viegli. Nu, lielākais izaicinājums, kas parasti ir tieši šīs te kriptovalūtas pirkšanas, ir sevišķi pēdējā laikā, kā es redzu, sevišķi Latvijas bankas kartes sāk kaut ko tur buksēt, ja. Tāpēc opcija, protams, ir tāda, kad varat pamēģināt mazāku summu šeit, ja, galvenais, jūs varat nepirkt, piemēram, BNB, bet, kaut ko citu varat pataisno pamēģināt šo FTUSD pirkt, ja, tā kā šajā gadījumā arī ir opcija, ja jūs veicat tātad iemaksu, ja, tātad iemaksu veicot, ja, tad, principā, ieskaitīt varat arī eiro, ja, kā es arī minēju, tad ieskaitīt eiro, valūta eiro, bankas karte, tad bankas transfers, ja, spiežat turpināt, un izpildīt visu, kas šeit ir nepieciešams summu. Tātad, nezinu, 10,000, ja. 1 eiro aizies tātad par komisiju, tad skaitāt 10,000 un 1 eiro, ja. Un tālāk spiežat turpināt un izpildīt tātad šīs te svarīgās lietas, kas šeit ir darīt. Šeit arī par visu šo bankas transferu papildus informāciju. Un viss tā kā notiek. Ja tā kā saglabāju šo te atsauces kodu, tas jūs paši tā kā drošībai, bet kā redzat, patām Binance ir Lietuvas bankā konts, un tas principā notiek ļoti ātri. Līdz ar to arī šī opcija ir ļoti, ļoti laba. Vismaz nerādīsies nekādi jautājumi. Nu, tad atcerieties vēlreiz par tirdzniecību, par maiņu un visām tām lietām. Es domāju, ka šis ir labs, it sevišķi ņemot vērā, ka kriptomānija jums ir jau parādījis entos projektus, kuros mēs paši esam investējuši savu kapitālu. Un atcerieties, mēs operējam ar varbūt lielāku kapitālu nekā vidēji mūsu sekotājs, bet tai pašā laikā nenovērtēt šās iespējas par zemu, jo šīs principā ir tās iespējas, kur nauda krīt no gaisa. Ja, tā kā to pasakot, šeit varat nākt paskatīties, ar, ka mums bija vairāk projektu, kurus mēs arī pēc tam parādījām, tad, cik mēs nopelnījām. Ir projekti, protams, kā šis te AEVO, man liekas, ja, kur šis ir AEVO portāli, ne, šis bija portāli. Arī, kur šis te AEVO, piemēram, mēs viņu joprojām turam, neesam pārdevuši, tātad varam jums parādīt. Tātad mūsu aktīvi. Aiziesim, apskatīsimies, un iemesls, kāpēc mēs viņu arī nepārdevām šeit, mums viņš šeit ir, tāpēc, ka cena ir 3,18, ja. Mums šis te pasākums likās ļoti interesants, un mēs sakrājām tajās, cik tur bija toreiz 5-6 dienās 531 AEVO monētu, ja, un mēs tā kā vienojamies, ka mēs viņu nepārdosim, šobrīdējā vērtība šim ir $1,688, tas, ja mēs viņu pārdot šajā brīdī, ja. Nu, protams, ka mēs viņu tā kā mēs viņu netaisamies pārdot, mēs izmantojam viņu citiem apstākļiem, plus šodien uz šo te monētu skatīties 21 dolārs plusā, tāpēc, ka cena ir atkal uzkāpa uz augšu. Ja, tā kā, tāds ir šis te skatījums uz šīm te monētām un šīm te visām darbībām. Katrā ziņā ļoti interesanti. Šis varbūt sanāca krietni garāks video nekā es tā kā gribēju, ja, bet šis ir nākamais launch pool pasākums. Skaidrs, ka mēs esam buļļu tirgu un tāpēc šie pasākumi ir ar viens pēc otra tā kā nāk ārā. Bet jūs pamēģināt vienreiz, nākamreiz jūs jau zināsiet, ko darīt, un šis ir tiešām tas scenārijs, kur ja jūs izdarat šo ar to stabilo kriptovalūtu sadaļu, tad par neko nav jāuztraucās, jo tiklīdz tātad šis 3 dienas būs galā, gan jūsu peļņa, gan pamat kriptovalūta, ko jūs būsiet ieguldījuši nonāks apakaļ jūsu pamatmakā, ja? Un tad jau tajā brīdī, kad tur kaut kādu pusdienu vai dienu vēlāk šī monēta ENA parādīsies tirgū, biržā, jūs varēsiet vienkārši nākt un šeit 2 variantus, vai nu vienkārši atkal šeit pie maiņas samainīt viņu pret, ko jūs gribēsiet, pret parasto dolāru un skaidrības apakaļ savu bankas kontu izņemt, vai jūs varēsiet nopirkt bitcoinu vai citu kaut kādu monētu tā tālāk. Tā kā opcijas pēc tam, ko var viņi darīt, vai tā kā mēs turam un neko nedarām šobrīd vienkārši gaidām, ka vērtība pieaugs, tāpēc, ka projekts ir nopietns un iespējams, ka šo monētu adaptēs arvien vairāk tā kā lietotāji, ja, un arvien interesantāk šis te viss paliks un darbošanās. Labs ir, tātad linki zem šī te video, lai jums veicās, pelnām kripto, pavārojam kripto un neaizmirstiet, kriptomānija.lv ir tā vietne, kur sākt izglītoties par kriptovalūtām. Ik pa laikam mēs vadam arī seminārus, pilnīgi priekšiesācējiem, tā kā nākamais seminārs mums laikam ir jau maijā.
tāpēc varat iet un pieteikties, jo vietu skaits vienmēr ir ierobežots, un iepriekšējie 2 tika izpārdoti pirms mēs vispārībā nonācām līdz semināram. Tā kā nekavējies arī ar to. Pagaidām visu labu, tiekamies un lai jums daudz kripto. Pagaidām čau!